sanāk. Šeit top kopienas centrs, pēc tam šis ir sabiedrības vadīts kopienas centrs, kā dokumentos rakstīts. Mēs uzvarējām konkursā Rīgas domas, un mūsu uzdevums tagad ir uztaisīt tādu kopienas centru visiem Sarkandaugavas iedzīvotājiem. Viņi var nākt, viņiem būs kaut kādas aktivitātes, un viņi varēs uzlabot savu dzīves kvalitāti, vienkārši, ka viņiem ir vieta, kur socializēties. Šeit top jauns, es teiktu, Sarkandaugavas centrs, tādā nozīmē, ka tā būs vieta, kur cilvēkiem satikties, iepazīties, kur būt kopā, kur veidot domu biedru grupas, kur nākt uz pasākumiem, kur attīstīt kādas savas idejas, vai tās būtu saistīts ar biznesu, vai kultūru, vai pilsonisko aktivitāti. Tāds plašs iespēju lauks. Tas ir ilgi izlolots projekts, kur mēs apkaimju aktīvisti esam pie vainas. Un šis ir kaut kas Rīgai un, manuprāt, arī Latvijai unikāls. Tagad Rīgā skolu skaits samazinās, viņiem vairākas tukšas skolas. Šī tika izvēlēta, vai varbūt pat kaut kādā mērā jāsaka izcīnīta. Mums gribējās, lai vispār kaut kur ir tāds kopienas centrs, tāpēc, ka šeit ir ļoti laba satiksme. Ir viss autobus, tramvajs, trolejbus un arī dzelzceļš, un tūlīt būs arī mobilitātes punkts. Un ir gan liela sabiedrības daļa, kurai tas ir svarīgi. Es personīgi redzu, ka šī vieta izaug par tādu tiešām satikšanās punktu. Un tādā ilgtermiņā es gribētu redzēt, ka šī vieta kļūst par tādu vietu, kur mēs varam būt kopā un atbalstīt viens otru. Šeit uzsvars ir tiešām uz kopienas iesaisti, un unikāla ir arī šī vieta, šī ēka, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka šī unikālā vieta ir Sarkandaugavā. Šajā Rīgas lokācijā pietrūkst mazliet tāda vieta, kur cilvēki paši var nodarboties ar tām lietām, kas viņiem interesē. Un tāpēc mēs esam aktivizējušies un arī vēlamies aktivizēt citus, piesaistīt cilvēkus, kas grib kopā kaut ko darīt, kas grib veidot lietas, kas grib redzēt savu pilsētu savādāku. Un šeit ir tāda vieta, kur to vērtības sajūtu var dabūt caur tādu sadarbošanos un socializēšanos, vai vienkārši tāda varbūt baudīt mākslu, kas arī būs daļa no tā. Un tā ir tāda savādāka perspektīva. Man liekas, ka tā ir tāda skaista un forša perspektīva, kas ikdienas ritmā viņa pazūd, bet viņu vajag regulāri atjaunot. Un tas, ko mēs gribam piedāvāt, un man liekas, ka mēs būsim priecīgi, ja pēc iespējas vairāk cilvēku to šeit arī atradīs.